Malnavas koledžā pašlaik notiek aktīva audzēkņu uzņemšana jaunajam mācību gadam. Jaunieši piesakās studijām gan uz vidējo profesionālo izglītību, gan pirmā līmeņa augstāko. Līga un Aldis Malnavas koledžā jau ir mācījušies, šobrīd viņi nolēmuši savas zināšanas papildināt. Kāpēc tu izlēmi, kad nāks arī turpinās studijas Malnavas koledžā? Viens no iemesliem ir tāpēc, ka ir tuvāk mājām, un otrs, tā kā es esmu mācījusies šajā skolā, pazīstu šo vietu, pazīstu skolotājus, kuri ir ļoti jauki un atsaucīgi, un arī tāpēc, ka uz šo skolu nāks arī mani bijušie kursabiedri. Kāpēc tieši šī lauksaimniecība sfēra, kurā tu izdomāji, ka mācīsies? Tā kā es dzīvoju laukos, es uzskatīju, ka tas priekš manis ir ļoti viegli būs. Savukārt Aldis pēc profesionālās izglītības saņemšanas automehāniķu programmā nolēma iegūt Malnavas koledžā augstāko izglītību. Man interesē tehnika un automašīnas. Gribēju vairāk uzzināt. Kāpēc nolēmi, kad pēc 4 gadu mācīšanās mācīsies vēl tālāk un gribēji iegūt šo pirmo līmeņa izglītību? Pirmkārt tāpēc, ka man šeit tagad ir daudz draugu. Skolotāji šeit ir ļoti atsaucīgi. Kas ir ļoti nozīmīgi, tas tāpēc, ka šeit mācīties ir ļoti izdevīgi, jo iegūt augstāko izglītību nav jāmaksā. Autotransports ir viena no pieprasītākajām studiju programmām Malnavas koledžā. Arī Armands no Līvāniem iesniedz savus dokumentus uz automehāniķu specialitāti. Šogad koledžā šajā programmā tiek piedāvāts apgūt arī autoelektriķu profesiju. Patīk tā mašīnas skrūvētā. Tāpēc arī izvērējos vairāk uz automehāniku. Vai tomēr nebiedē šis te attālums Līvāni, Malnava? Nav tik traki. Gribēju sākumā iet uz Rīgu mācīties, tur vēl būt tālāk. Šeit laba skola, ceļš arī labi izbraucams ir ar autobusu. Malnavas koledžā var mācīties arī lauksaimniecību, datorsistēmu tehniķus, kā arī grāmatvedību. Es domāju, ka uz uzņemšanas laiku 30. jūliju profesionālā vidusskolā būs konkurss visās specialitātēs, bet mēs gribētu aicināt tomēr vairāk meitenes nākt, gan arī uz automehānikiem, gan uz grāmatvežiem, uz lauksaimniekiem un uz datortehnikiem, jo mums meitenes vienkārši ir pamats. Bet mēs gribam gan sportot, gan pašdarbībā piedalīties. Un vienkārši, lai zēni būtu savāktāki, ir mums meitenes vajadzīgas. Šogad Malnavas koledžā notiek nopietnas darbs pie Eiropas Savienības struktūra fonda apgūšanas. Kā rezultātā skola kļūs modernāka un audzēkņiem pievilcīgāka. Piešķirtais finansējums 2 projektos ir pāri 1 miljonam, 1,2 miljonu eiro. Projekti ir sākušies, pirmie līgumi ir noslēgti par celtniecību, un tieši jau augusta sākumā pēc pāris nedēļām notiks šī korpusa hidroizolācijas atjaunošana, tad būs logu nomaiņa, cokola stāvā, ja puspagraba stāvā notiks kabinetu atjaunošana, lai būtu mūsu automehānikiem atkal, kur papildus iekārtas kārtot un mācīt. Tad nākošais projekts, kurš sāksies, būs par mācību korpusa siltumnāšanu un par dienesta viesnīcas siltināšanu. Es domāju, ka nākošā gadā, kad mēs svinēsim 90 gadu jubileju, Sirmā Malnava būs kļūsi krietni jaunāka. Kopumā Malnavas koledžā plānot šogad jaunajā mācību gadā uzņemt 135 audzēkņus.